Šajā video gribu iepazīstināt ar funkciju, kas saucas spraudņi, WordPress funkcija. Varētu to nosaukt par aplikāciju, lejuplādi, angliski plugins vai widgets. Tad spraudņi, tās ir tādas jau iepriekš radītas sistēmas, kas ļauj uzlabot mājaslapu, pievienot dažādas funkcijas bez programmēšanas priekšzināšanām. Tad, piemēram, jūsu mājaslapā, ja jūs vēlaties pievienot, piemēram, šārpogas vai izvietot kaut kādas aptaujas akcijas vai arī kādas citas funkcijas, kas ir modernās mūsu mājaslapās, tad jums jādodas sadaļa spraudņi, pievienot jaunu. Mēs jau redzam, ka šeit ir katalogs, tas ir tūkstošiem dažādas aplikācijas ar dažādām funkcijām. Piemēram, mēs gribam šīs te šārpogas. Mēs varam uzrakstīt meklētājā. Un tad sistēma atradīs no kataloga visdažādākās šārpogas. Ja? Tad mēs varam no sākuma iepazīties ar saturu, kādas viņas ir. Nu, piemēram, uzklikšķinot teikt, mēs varam palasīt, kādas ir iespējas, kā pareizi instalēt, īpaši, kas daudz nav, ir saites uz oficiālo mājaslapu, var paskatīties screenshoti, kā šīs šārpogas izskatīsies, kā tās izskatīsies mobilajos telefonos, kādas ir funkcijas, un viss, kas ir jāizdara, teiksim, jāspēj šī te poga uzstādīt, notiek automātiska lejuplāde, un arī automātiska instalācija mājaslapā, tad gluži tieši tāpatās, kā telefonā lejuplādēt kaut kādu vajadzīgu aplikāciju, un viss, kas jāspiež, ir pieslēgt spraudni. Šeit mēs sadaļā spraudņi redzam visas spraudņus, kas dotā brīdī tiek izmantoti. Mēs viņus varam arī atjaunināt, ja vajag. Var iestādīt, ka automātiski viņi atjaunojas. Un tad, kad spraudnis jauns ir lejuplādēts, pieslēgts, tad viņš jāmeklē kaut kur šeit. Bieži vien tas ir iestādījumos, viņš var būt kaut kur šeit izvietots. Ir jāskatās, tad mums ir simples šārpogas, un tad mēs redzam, ka ir šis te šār butons nonācis iestādījumos. Un tad pirmo, ko mēs varam izdarīt, iestādīt, kādas pogas mums rādīsies un kur tās rādīsies, vai tās rādīsies starta lapā, vai tās rādīsies lapās, lapas šīs, vai postos raksti, vai kaut kādās kategorijās. Un tad, ko mēs daram, mēs vienkārši šajā gadījumā pārvelkam un formējam, kam tieši būtu jārādās, vai atļaut izdrukāt mājaslapu, vai piemēram, Twitters. Un vienkārši, laikam, šeit mēs saglabājam. Šādā veidā mēs varam pievienot jebkura veida aplikācijas, tad var spraudņiem paceļot, pievienot jaunu. Tie var būt kaut kādi laika rādītāji, akciju, kuponi, kas tik tur nav. Var meklēt arī pēc atslēgas vārdiem Googlā, piemēram, VP, tas ir WordPress, saīsināti, plugins, un tur kaut kādu atslēgas vārdu ierakstīt, un tad jūs atradīsiet daudz dažādas informācijas par pluginiem, kurus tad rezultātā izmantot šo te formu var uzstādīt. Pastīsimies, kas tad ir noticis, paņemsim kādu lapu, pārlādēsim, un redzam, ka ir pielikušās jau šārpogas. Šīm te šārpogām ir dažāds dizains. Tieši tādā pašā veidā var veidot šo te ziņu lentu, pielikt teikt, un tā tālāk. Tad vēl viena lieta, kur var droši eksperimentēt, ja, teiksim, kaut kāda iemesla dēļ mājaslapā sāk rādīties šķībi, mēs dodamies sadaļu spraudņi un vienkārši atslēgt. Vajadzībā brīdī atslēgt, un arī ieliekot ķeksīti pēc atslēgšanas šeit var šo aplikāciju vai spraudni izdzēst. Lai jums izdodas!